Čau, čau! Atkal Matars no saulainās Benidormas. Ziemas laikā. Foršs laiciņš un tāds. Šodien, ko es gribētu pastāstīt par tādu lietu, varbūt palīdzēšu kādam, ja kāds pieņems. Par tādu lietu, kā cilvēki saka, ar ko sākt pārmaiņas savā dzīvē, kā uzlabot kaut ko, kā mainīt. Un te ir tāda štelle, ka daudzi cilvēki saka, arī es tai starpā tāpat tās teicu un tiecos to mainīt, tātad saka tādu frāzi, kā es vairs negribu tā dzīvot, kā es dzīvoju. Un tātad, kas pat esam sanāk? Kā būtu pareizi teikt, tātad pārformulēt negatīvo, tātad ar ne šteli. Un tas attiecās vispār uz visu dzīvē. Tātad pārformulējam to teikumu tā, ka mēs sakam, es gribu, es vēlos dzīvot savādāk. Jo kur ir atšķirība? Tātad paskatāmies no tās puses, kad cilvēks saka vai domā to negatīvo versiju, ja? Es negribu tā vairs dzīvot, tad tu turpini atbildēt uz sev uz jautājumu, tā kā uzdod to jautājumu sev, kā tad tu negribi dzīvot? Un tu sāc domāt vai vārdos izteikt vai rakstīt uz lapas visu negatīvo, ko tu negribi. Ja? Es negribu mazu algu, es negribu šādus dzīves apstākļus, ja? Es negribu to un to. Un tas smadzenēm liek domāt un faktiski visumam sūta tādu ziņu, tas sanāk otrādi, ka tā kā grib to. Un tagad paskatāmies no tās puses, kad mēs noformulējam to teikumu tā, kad es vēlos dzīvot savādāk, un tu sāc uzdot sev jautājumu, tā tad pozitīvā gaisotnē, ko tad es vēlos? Es vēlos dzīvot savādāk, tas ir kā? Tas ir, es gribu būt bagātāks, es gribu būt veiksmīgs, es gribu darīt mīļāko darbu, kas man patīk, ja? Un tu ielādē pozitīvo informāciju iekšā, un tas ir pats sākums, faktiski galvenais, vai varbūt ir vēl pat galvenākais, ko es pat nezinu, ja? Bet tas ir tas godīgi sev pateikt, es vēlos mainīt. Es vēlos, tātad es nevēlos dzīvot tā, bet es vēlos mainīt, es vēlos mainīties, es vēlos mainīt savu dzīvi, tātad kā pozitīvi, un tā domāšana ir tā. Un tagad tad nākamais sīkāk par to, tieši par to nebūšanu. Tātad izskaust. Man pašam ir tā, kad pirms šī video pat bija tā, kad sākt ar neko es nevēlos pastāstīt, un pašam uzreiz, kad jāstāst ir jā, ko es vēlos. Ja? Tātad izskaust no domāšanas visu negatīvo, kas ir, kas sākās ar ne, es nezinu, nevaru, nemāku, visu to tātad no domām un no leksikas izskaust savā dzīvē. Ja? Tas nav viegli, bet lēnām, soli pa solim tas darās. Ja? Sakās, kad nav viegli, bet tā ir patiesība un pie to piedomāt un ka pieķer sev, nerād sev, kad tā pateic, bet pieķer sevi, sakot ne, domājot ne, tātad negatīvi un ieteikums to visu skaust ārā, jo viss, kas ir mūsu domās, iekšā, jā, tātad tas, ko mēs domājam, tas veido mūsu realitāti mums apkārt. Ja, tātad viss, kas katram cilvēkam apkārt, kur viņš dzīvo, kur viņš strādā, kāda ir viņa ģimene, kāda ir visa viņa dzīve, to visu cilvēks ir vēlējies. Arī tādā pašā tai negatīvajā tātad štelē, kad ir teikts, es nevēlos to, es nevēlos, un tas tiek piesaukts. Un tik daudz tiek teikts un domāts, tas nevēlos, ka viņš realizējās. Ja? Tātad viss, kas mums ir apkārt, visu to mēs esam vēlējušies. Vai tātad pozitīvā vai negatīvā. Tātad,
skatījumā, ja, tas viss paši mēs esam vēlējušies. Ja. Un galvenais prikals ir tas, ka mūsu spēkos visu ir mainīt, un paša spēkos tas viss ir iet un darīt, domāt, tai domās pozitīvi, ja, un sākt ar to, un redzēsiet, kā mainās dzīve, kā viss notiekās. Ja. Nākamais, kas vēl ir, sākt ar sevi, neskatīties uz apkārtējiem, ja, necensties mainīt apkārtējos kaut ko, bet pamainīt sevi, paskatīties, ja kaut kas nav kārtībā, ja, mainam sevi, kaut kas tāda nepatīk, mainam sevi, pamainamies, un tātad, kas notiek ar apkārtējo pasauli, tajā brīdī, protams, tas nav uz klikšķi, ja, bet tātad apkārtējā pasaule vai nu pielāgojas, vai atkāpjas, vai vispār izzūd. Ja? Tātad tas ir atkal kādi no visuma noslēpumiem, kas reāli darbojās, bet tas, kā es teicu, nav uz klikšķi, tas ir pakāpeniski, un tas notiek, un dzīve mainās. Arī apkārtējie cilvēki, kas ir riņķi, kas kaitina it kā, ja? Vai darba kolēģi, vai kas, mainīsies pats un paskatīsies, redzēs, kā mainās tas, vai mainoties pašam, tu runa par darba kolēģiem, ja? Mainoties pašam, tu sapratīsi, ko es nafik te daru, ja? Kad tas nav mans līmenis ir augstāk kaut kur citur. Un tad pats sapratīsi, pats aiziesi kaut kur tur, kur ir labāk. Bet, kā es visiem iesaku, uz ko es tendēju, uz cilvēkus, tātad uz savu pašnodarbinātību, ja, uz savu saimniecisko darbību. Jo veiksmīgi cilvēki ir tie, taču faktiski, kas nodarbojas ar savu uzņēmējdarbību, ja? Uzņēmēji, biznesmeņi, viss, kas ir, nevis kas strādā algotus darbus. Ja? Ir cilvēki, kas strādā algotu darbu, protams, tādi cilvēki ir vajadzīgi, viņi ir un būs un tā tālāk, ja? Ka viņiem pietiek, viņiem ir salīdzinoši lielas algas, ja? Bet, diemžēl, viņi nesaprot, ka viņi ir cilpā žurku skrējienā, ko Roberts Kiyosaki sauc par žurku skrējienu, ja? Ka viņi tajā ir iekšā, un tas neved uz veiksmi, uz bagātību, ja? Tas varbūt ja tas ir kā solis uz kaut ko lielāku, uz savējo, tad jā, bet kaut kāds pagaidu variants, ja? Bet tie, kas iesēdējušies un sēž tajās it kā siltajās vietiņās, kur kaut kādas lielas algas, padomājam par to, kā es saku, tikai ieteikums skatīties uz savu uzņēmējdarbību, savas prasmes, zināšanas, ja tu esi cilvēks, tātad, kurš strādā it kā labi atalgot darbu, tātad tev ir talants, tev ir spējas, nepavelti tev tur un nepavelti tev maksā tādu lielu algu. Un kāpēc savus talantus, prasmes nelaist savā uzņēmējdarbībā? Kas mums iekšā ir? Bailes, ja? Dažādas negatīvās pārliecības, kas sēž iekšā, es jau nevaru, kā tad es uzsākšu un tā tālāk. Kas ir svarīgi? Tātad viss ir zināšanās, ja? Zināšanas līmenis ir tāds, kur tu patreiz atrodies, ja? Tātad tas ir zināšana apgūšana, ja? Tiekšanās uz nākamo līmeni, kaut kur paskatīties, un tas ir iespējams, jo cilvēks tāda būtne forša, ka viņš visu var iemācīties ātrāk, vēlāk, pielec ātrāk, vēlāk, bet galvenais ir darīt, kustēties un darboties. Un būs štele, rezultāti, un būs veiksmīga dzīve un bagātība,
kā nu kurš to vēlās. Ja? Tā kā labi, čau, mani sauc Madars, un vairāk video ir YouTube kanālā Superterapija saucās. Tā kā varat arī tur paskatīties kādus manus video, tā kā tāds kādam kaut kas var noderēt. Labi, čau, draugi!